Vasara zied pilnā plaukumā, daudziem sācies brīvlaiks vai vasaras atvaļinājums. Atpūta, saule, ūdens, bet te vietā padomāt par drošību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Rīgas pašvaldības policija un Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku flotile aicina uz sabiedrības informēšanas kampaņu Jūra nav līdz ceļiem par drošību uz ūdens vasaras sezonā. Ideja kā tāda mums radās visiem kopā sanākot, ka tieši mēs visi dienesti esam saistīti tieši ar glābšanu un ar glābšanu uz ūdens. Un statistika ir skarba. Pēc Tiesu medicīnas ekspertīzes centra datiem pērn Latvijā noslīkuši 236 cilvēki. Šī gada pirmajos mēnešos dzīvību zaudējuši jau 34 iedzīvotāji, tajā skaitā 1 bērns. Un te nu būtu vietā jautāt, kas mums katram būtu jāzina, lai šo skarbo statistiku nepapildinātu. Pirms jūs dodaties kaut kur peldēt, ir jāizvēlās pareizi peldvietu. Es ieteiktu, protams, iet uz peldvietu, kur ir glābēji, kur ir oficiālā peldvieta. Bet galvenais ir atcerēties, ka alkohols un ar to saistītā pārgalvība ar ūdens procedūrām nav saistām. Ja noticis nelaimes gadījums, ir nekavējoties jāzvan 112. Šajā momentā, saņemot izsaukumu, glābšanas dienas nekavējoties, iedod informāciju vistuvākai brigādei, kur ir glābēji, un glābēji nekavējoties izbrauc uz notikumu vietu un arī veic šos glābšanas pasākumus. Būtiskākais moments ir, mēs atrodamies blakus ūdeņiem, nebūt vienaldzīgiem, skatīties līdzi ne tikai pieņemsim savām atvestēm, saviem radiniekiem, draugiem, bet arī paskatīties arī uz citiem cilvēkiem. Ja mēs redzam, ka kaut kas aizdomīgs, kaut kas nav ne tā, viņš māja ar rokām, tad uzreiz zvanām 112 un tad mēs mēģinām kaut ko darīt tālāk. Un tātad, ejot peldēties, neaizmirsīsim mājās mobīlos telefonus un numuru 112. Sirsnīgi pateicamies par atbalstu sižeta tapšanā Sijā Jahtklubs Auda.